Augusta apmeklēja deju terapiju gaidot 5. mazuli. Pēc terapijas spēja ieklausīties sevī, sajūta mieru un pieņēma svarīgu lēmumu. Es atkal sevi izjūtu arī kā atsevišķu organismu, ne tikai vienotu ar bērniem. Uz deju terapiju pēc insulta aizveda mana meita. Strādāju ar terapeitu jau vairākus mēnešus. Nezinu, kā būtu, ja neapmeklētu terapiju, bet zinu, ka neskatoties uz fiziskiem ierobežojumiem, šobrīd jūtos labi savā ķermenī. Man ir 52 gadi. Es cietu no palielināta ķermeņa svara, kā arī sāpošām locītavām. Pusgada laikā, kopš es sāku apmeklēt deju terapeitu, man ir pārgājušas ceļu sāpes, sāpes mugurā, un es pat esmu novājējusi. Un man pat ir sajūta, ka es palieku it kā jaunāka un sievišķīgāka. Mans vārds ir Zane, un man ir veģetatīvā distonija. Visu dzīvi man ir pavadījuši dažādas bailes. Kas notiks rītdien, ka man tuvinieki var nomirt, kas varētu saslimt. Draudzene ieteica aiziet pie deju un kustību terapeita. Ar katru sesiju es sāku justies arvien pārliecinātāk, stiprāk un spējīgāk tikt galā ar savu dzīvi. Esmu ratiņkrēslā no 25 gadu vecuma. Man ir muguras lejasdaļas paralīze. Pēc nelaimes gadījuma nespēju sev pieņemt. Deju un kustību terapija ļāva iepazīt savu ķermeņa stiprās puses un meklēt jaunus virzienus savai dzīvei. Man ir 10 gadi. Uz deju terapiju mani aizveda mamma. Viņa teica, ka tas palīdzēs mācīties un uzlabos uzvedību. Brīžiem jūtu dusmas, bet nevaru tam pretoties. Uz terapiju vēl eju. Man patīk. Jūtos daudz priecīgāka, ar skolas biedriem ir labākas attiecības un ir vairāk spēka, lai mācītos. Uzsāku deju un kustību terapiju pirms vairākiem gadiem. Biju pārcietusi 3 onkoloģijas operācijas un insultu. Mocījos ar sliktu pašsajūtu un koordinācijas traucējumiem. Šobrīd jūtos stabilāk, uz savām kājām. Man ir uzlabojies garstāvoklis, esmu atsākusi strādāt. Es mocījos ar ēšanas traucējumiem kādus 3 gadus. Līdz vienā brīdī vairs vispār nesapratu, kas es esmu. Man nebija nekāda attiecība ar savu ķermeni. Jutos vientuļa. Pusgadu apmeklēju deju terapiju. Gāja grūti, bet šobrīd beidzot atkal jūtu saikni ar sevi. Ir daudz pašvērtējums un spēju komunicēt ar citiem. Un ja atkal jūtu trauksmi, diskomfortu vai bailes, es tās izdejoju. Ieskaties www.dkt.lv un atrodi savu deju un kustību terapeitu.